Mēs varam baznīcā saukt āmen, aleluja, Dievs ir labs, Dievs ir brīnišķīgs un to vajag. Bet tad, kad tu izēj ārā pa šīm durvīm, tava dzīve turpinās. Kā ir tad ar aleluja un āmen? Jēkabs, viņš saka, ar to pašu mutu mēs slavējam to kungu, ar to pašu mutu mēs lādām cilvēks, kas ir radīti pēc Dieva tēva līdzības. Mēs esam Dieva nams. Tā ir atbildība. Man ir privilēģija sludināt Dieva vārdu, bet es zinu, ka tas nes atbildību. Tas, ko es šeit runāju, tā ir milzīga atbildība. Tā ir atbildība, ko tu pasaki savam kaimiņam, tā ir atbildība, ko tu pasaki savai sievai vīram. Saviem darba kolēģiem. Jo tas viņus ietekmēs. Tu teiksi, ka nē, ietekmēs. Ja ne īstermiņā, tad ilgtermiņā viņus ietekmēs. Tu esi Dieva nams. Un tā ir liela nozīme. Mēs reprezentējam Kristu. Uzdod sev šo jautājumu. Kā šodien ir ar tavu namu? Jēzus lieto briesmīgus vārdus. Viņš runā par fizisko namu, par templi. Viņš zina par templi. Templis bija svēta vieta. Lūkšana nams. Dieva nams. Bet viņi to bija padarījuši par tirgu. Par veikalu, iedomājieties. Un viņš saka, jūs esat to pārvērtuši par laupītāju bedri. Kā ir ar tavu namu? Vai tu neesi atvēris savas durvis jebkam? Tu nedrīkst savas durvis vērt jebkam. Tu nedrīkst ļaut pasaulē ienākt tavā namā, jo viņai ir viens mērķis. Nozagt tavas attiecības ar Dievu. Es vēlreiz saku, nozagt tavas attiecības ar Dievu.